Pēc debijas nopelnīja iespēju arī doties jau pamatsastāvā pret Angliju. Cik pašam to bija šis saviļņojošs, varbūt emocionāls brīdis, kad treneri paziņoja sastāvu? Es godīgi gaidīju un cerēju, ka tā arī notiks. Un saprotu, ka šodien būs ļoti tāda aizsardzības plāna spēle. Līdz ar to vajadzēja arī likt. Varbūt savaļnieks pa malu, tomēr viņš tāds ātrāks un varbūt divciņās netiktu līdzi. Tāpēc arī sagaidīju šādu sastāvu. Protams, ir ļoti liels pagodinājums pirmo reizi Latvijas vēsturē spēlēt pret Angliju mājās. Tas ir milzīgs pagodinājums. Ko tu vari pateikt? Aizsardzībā jau, protams, redzējām, spiediens bija un daudz darba. Cik daudz spēkus var tagad pateikt, tas prasīja? Es domāju, mēs noskrējām absolūtu maksimumu, kas vispār bija iekšās. Protams, nebija viegli, bet nebija variantu, nebija iespēju. Mūsu mājas jācīnās līdz galam, sakostiem zobiem. Principā, katru reizi, kad kaut kur metru pussolīt neuzspējām, dabūjām maksāt ar vārtiem. Bija savā ziņā šī iespēja klātienē vēl vairāk šo līmeņu atšķirību vai to, kur paši gribētu būt, redzēt šo atstatumu? Godīgi uz laukuma tā īsti neapzinājies, fokusējies uz savu spēli un savām darbībām. Domāju, kad attiesim pēc spēles, tad sapratīsim vispār kur mēs bijām, ar ko mēs spēlējām. Noteikti ļoti daudz varēsim paņemt no šīs spēles sev kabatā un cerams, tas tikai palīdzēs mums turpināt augt. Šī bija pēdējā mājas spēle, bet kvalifikācijas ciklā vēl viens duels ir palicis izbraukumā pret Serbiju. Jā. Ko lai pasaka, gatavosimies. Nav citu variantu. Katru spēli jāiet ar domu uzvarēt, un es domāju, tā arī gatavosimies. Jā. Paldies tev! Krišān, daudz darba, bet, protams, arī Anglija savas iespējas, ko radīja, praktiski gandrīz visus izmantoja. Kā bija no tām pusēm raudzīties to visu? Viņi ir meistari. Pirmie 2 goli viņi sit kā biljardā stūros. Tie ir citi līmeņa spēlētāji. Es domāju, mēs šodien to redzējām. 11 metru sodītienes, tu pret Harry Kane, vienu no pasaules labākajiem uzbrucējiem. Noteikti ir šie pārbaudījumi, šie dueļi, ko katrs spēlētājs vēlētos savā karjerā piedzīvot, bet šis laikam nebija tas brīdis, it īpaši spēles epizodē, kad Harijam dot vēl šādu iespēju. Mēs tieši pirms spēles analizējām viņa pendeles, un mēs redzējām, ka Keins, viņš šit var teikt visus iekšā. Es gribēju atzīmēt to, ka viņš ir nenormāls profesionāls, jo pirms tās pendeles nav vispār iespējams ar viņu vispār kaut kādu acu kontaktu nodibināt, kaut ko saprast no viņa. Viņš ir vienkārši tāds robots, viņš skatās uz bumbu, viņam vispār nekas cits neinteresē, viņš ir vienkārši pārliecināts, un viņš sit iekšā. Pikfords otrā laukuma galā dzina savējos priekšu, tavā pusē bija cita pretēja situācija, iespiesta ļoti aktīvi nācās aizstāvēties. Kur tu redzēji tos brīžus, kad tas spiediens ar vienu aktivizējas un netiekam kādā brīdī pat ārā? Viņš principā no pirmajām brīdīm bija ļoti liels. Tas pats bija arī Anglijā, kad mēs spēlējām. Principā no pirmajām minūtēm viņi jau mūs spiež. Es neteiktu, ka kaut kādā brīdī mēs galīgi vairs netikām ārā, bet principā viņi mūs visas spēles laikā diezgan zem turē. Salīdzinot pirmo spēli Londonā, šo spēli kā tu novērtē sniegumu ziņā, vai ir izdevies spērt solis priekšu? Protams, rezultāts ir krietni vien sliktāks, bet sniegumu ziņā, ko tu vari pateikt? Rezultāts, protams, ir sliktāks nekā bija Anglijā, bet es domāju, ka neskatoties uz to, arī pret Anglijas izlasi mēs centāmies savu iespēju robežās, mēs centāmies spēlēt. Bija brīži, kad mēs pavisam drosmīgi izgājām no savas aizsardzības zonas. Es domāju, tas ir kaut kāds tāds viens pozitīvais punkts no mūsu spēles. Paldies, Krišān! Paldies!